Piecelšanās no krēsla. Ja izmantojāt vingrojumu izpildi iepriekš stāvus, tad arī šeit es aicināšu jūs apsēsties. Mēģinam iesaisties krēslā dziļāk, tā lai jūs justu krēsla malu tuvu pie ceļu aizmugurējām daļām. Vieglākajā variantā plaukstas atstāsiet uz augšstilbiem, taču nedaudz grūtāk būs plaukstas iztaisnot priekšā. Pēdas varat pavirzīt nedaudz tuvāk sev, ieelpā ķermeņa augšdaļu noliecam nedaudz uz priekšu un izelpā spēcīgi atspiežoties ar pēdām no grīdas, iztaisnojamies un ieelpā atkal apsēdīsimies. Izelpā spēcīgi pēdas iespiežam grīdā, iztaisnojamies, ieelpā atgriežamies sākuma pozīcijā. Izpildām vingrinājums 6 līdz 12 reizes, tad ir minūte līdz 3 minūtēm pauze un mēģināt atkārtot šo vingrojumu vēlreiz. Pievēršot uzmanību ajai, mēs varam redzēt, ka jūs varat izmantot arī roku balstu uz krēsla, pamēģinot ar roku palīdzību sev palīdzēt piecelties, balstoties ar rokām uz krēsla.